Labvakar. Labvakar. Tātad tu būtu kas? Valdis Gavars. Hokeja kluba Mālpils aizsargs. Labākais piespēlētājs janvāra mēnesī. Ilgi mācījies to tekstu? Diezgan sēdēju mājās, sagatavojis lapiņu un mācījos no galvas. Ļoti labi. Par mācīšanos runājot, tu joprojām mācies skolā, tā ir? Tā ir, jā. Un, ja nav noslēpums, kurā? Rīgas valsts pirmajā ģimnāzijā. Un, ja palabo man, bet tā taču ir matemātikas novirziena skola, vai ne? Taisnība. Un kā tu izmanto logaritmu vienādojumus uz laukuma? Kā jau jūs zināt, es jau teicu, esmu labākais janvāra piespēlētājs. Katra piespēle tiek kārtīgi aprēķināta, lai viņi nokļūst tur, ko viņai jānokļūst. Un palīdz komandai gūt vārdus, kā vien var, arī izmantojot matemātiku. Lieliski, un mēs tev bieži redzēsim šeit. Es ceru, katru mēnesi. Ideāli, lai tā arī veicās. Paldies. Labvakar. Jūs būtu no... Hokeja komanda Tervet. Jā, un saņemat balvas uzreiz par visiem pārējiem biedriem. Kā tad tā viņi netiek? Netiek cilvēki no Jelgavas, Brencens trenē spēlē, tā kā netiek cilvēki. Jā, bet vispār Tervet šogad tā kā viena no līderiem, galvenie favorīti uz kausa. Neteiks, kā arī pagājušajā gadā slikti spēlēja. Arī pagājušajā gadā gāja neko. Šodien saņēmies. Jo kā balvās jūs regulāri mums esat kā sarakstā. Jā, tāpēc, ka mums ir spēlē golmašīnas, Jā, bet pagājušā mēnesī kā reize, ja nemaldos, Aptis tika un Poharmenko. Parhomenko, jā. Gan jau tika, jā, protams, jā. Nespēlēs slikti. Jā, un ir jau kaut kāda taktika izrēķināta playoffiem? Taktika ir viena, nekādas taktikas. Lieliski, tad lai veicās. Jā, paldies. Tu, kam nav profila bildes, atgādinājums ir tāds, ka nākamajā mēnesī līderu apbalvošanā ir pēdējā iespēja fotografēties profilām. Labvakar. Добрый вечер. Tātad es jau ieradies pakaļ balvai. Balvu gan saņem Romāns, tu esi? Sergejs Nikolājs. Aha. Pats arī spēlē, vai ne? Jā, spēlēju entuziastos DAX logistikas komandu. Un kā tev tas sanāca, ka tu tagad saņem balvu, nevis Romāns? Man paprasīja mans draugs saņemt balvu, un es atbraucu. Super, un kāpēc pats neesi jau starp līderiem? Kā pateikt, nav tik daudz laika priekš sporta, priekš treniņiem, tā kā vēl ir darbs, ja būtu vairāk laika, tad būtu topā. Labi, novēlu atrast laiku, lai izdodās satrenēties un atgriezties jau un pašam saņemt balvu. Jā, liels paldies. Jā, labvakar. Labvakar. Как тебя зовут? Михаил. И почему ты здесь? Потому что вы меня позвали наградить. Наверное, был лучший месяц, да? Да, так точно. Был лучший вратарь R2 за Иксов. Ты еще стоишь в каких командах? Хоккей-пила. И где лучше? Везде по-разному. Но в каждой команде хорошая атмосфера, и мне нравится, что в одной команде, что и во второй. Да, но не всегда получается играть за Хоккей-пила, так как пока что не совпадают игры по графику. И какие планы на следующий сезон? Как всегда. Будем тебя чаще видеть здесь? Думаю, что да. Удачи тогда. Labvakar, godātie skatītāji, šeit mēs esam šoreiz starp diviem lieliskiem spēlētājiem, kuri pārstāv vienu komandu, HK Zvaigznes. Šogad Zvaigznes ir netradicionāli augstu tabulā, jo visi iepriekšējos gadus Zvaigznes mums ir bijuši zināmi tā kā pastarīši, taču šogad Zvaigznes ir ļoti nopietnas kandidāts uz F4 kausu. Komentāri? Jā, tā arī ir kāds. Kā jūs skaidrojat šo savā ziņā pēkšņu negaidītu Zvaigžņu tādu ofensīvas palielinājumu? Mums pievienojās Arturs, iepriekšējos sezonā jau pievienojās. Jā, iepriekšējos sezonā pievienojās, tad vēl daži spēlētāji sākam iespēlēties. Mums treneris deva tādu mājienu, ka tas būtu pēdējā sezona, viņam ar mums, ja mēs vairāk nepiesināmies. Saņemties.
Visi šitie ir bijuši nominēti. Un tā, treneris jums ir... Viestures treneris. Un šī balva ir mūsu vārdsēm, mēs neesam vārdsēm. Jā. Tad citu arī, vārdsēs. Vārdsēs saņemot balvu, nav nemaz pirmais numurs, manuprāt. Vai pirmais numurs nebija zvaigzne? Jā, bet mums šajā sezonā vispār ir 3 vārdsargu un jāsaka, ka visi spēlē ļoti labi, vienreiz labi, bet arī Mārtiņš, otrais vārdsargs arī ļoti labi, un Armāns mums tad ir izvirzies kā pirmais. Tad skaidrs, tad jautājums ir tikai viens. Nākamgad esat gatavi doties uz F3 divīziju? Tas jārunā ar čaļiem. Nē, tas mērķis. Tad novēlu kārtīgi pacīnīties play-offā, tik beidzot zvaigznēm pie zvaigznētā kausa. Un, ko? Tiekamies nākamgad F3 divīzijā. Labvakar, godātie skatītāji! Šodien mums šeit Viesmīlīgajā Just telpās ir arī viens īpašs viesis atbraucis no tālās Īrijas, apciemot savus ratus, kā arī īpaši intervijai pie mums. Viņš īstajā vārdā ir Genādijs, bet visi viņu labāk pazīst kā Toto Ansis. Un, kā tev labāk uzrunāt? Genādijs, Ansis, Toto? Man ir principā vienalga, jo man ir vairāk niki. Es varētu būt elektriskais zutis, ja tu gribētu. Labi, elektriskais zuti. Stāsti man, kādi ceļi tevi atveduši līdz Latvijai un ko tu dari Īrijā? Īrijā es strādāju jau vairākus gadus, un tad es braucu reizi mēnesī, atbraucu, un tad uzspēlēju bikiņu totalizators, un painteresējot par sportu Latvijā, un principā tad nav biņu bišķiņu, tā kaut kā. Mēs tevi esam uzaicinājuši šeit tādēļ, ka tu esi vismaz mūsu lokā viszināmākais sporta eksperts, īpaši ziemas sporta eksperts, vai tā ir taisnība? Protams, jā, es īpaši sekoju līdz tenisam un hokejam. Es gan godīgi iekot to, kas zinu, ka es neesmu nekad spēlējis hokeju, jā, bet es zinu, kā vajag spēlēt hokeju. Jā, un tad ir jautājums, kā tev šobrīd liekas Latvijas hokejs, vai viņi spēlē tā kā vajag? Nē, viņi nespēlē tā kā vajag, nekad nav spēlējuši tā kā vajag. Jo pārsvarā kārtīgi hokeju spēlē tikai Krievijā. Ja visi lielākā daļa no Padomju Savienības bijušiem klubiem, ja, tie ir tie, kas spēlē hokeju, īsti hokeju. Tur var stāstīt, cik grib par to savu Ziemeļameriku, un vispār jau mums jau bija diskusija pirms tam, ja, kad tu aizstāstīji. Es tur nevienu komandu nezinu, viņi tak neviens nemāk spēlēt. Tur ir kaut kāds maziņš laukums, viņi tik skrien un met, un sēd, un tās Eiropas komandas ir, tās nespēlē hokeju. SKA, CSK, tās ir tās, kas spēlē. Stāsti man lūdzu, kā ir ar izlasi, kādas tev domas? Vai cik kāda tu biji toreiz? Tāpēc mēs 79. gadā, tad, kad Latvijā vēl dzim hokeji tikai, ja? Tāds, ka tur, visi tie, kas spēlē, es neatceros, es biju ļoti maziņš, bet tu man par izlases pavasari tagad prasa vai kā tu domā? Jā, viennozīmīgi par pavasari. Es tev varētu atbildēt par dāņu hokeju vairāk un mazāk vai Īrijā par hokeju, bet Latvijas tas hokejs, no olimpiādē kā bija uz 2 minūtēm bija baigi labi bildi, ja? Bet tad mums kanādieši iemet golu, tad man vairs nebija labi. Tad ir jautājums, kā tu vērtē vispār Latvijas klubu dalību kontinentālajā hokeja līgā un mūsu sniegumu šo 6 gadu laikā? Es ir ļoti pozitīvi. Man ir SKA Krekliņš. Vairāk mazāk es skatos un sekoju līdzi arī tālajā Amerikā, lieku totalizatorā. Man gan ir, saprotiet, lai tu man nepārprot, kāpēc man ir tik liela mīnus, ja, tajos visos saitos un tās. Man ir jaunākā māsa, kas ļoti bieži izmanto manējos kontus. Viņi izmanto arī manējos niknējumus visādos sociportālos, kur par sportu rakstu pārsvarā, ja, kur es sniedzu savus profesionālos padomus, kā Toto Ansis, teiksim, vai Elektros Ucis un tāds, bet viņš tad viņi uzlauzis mans paraugs, bet tagad būs uz 2 mēnešu miesu, viņi ielikt psihiatriskā slimnīcā. Bet nav bail, ka tas ir kaut kas ir gēnos? Tas noteikti ir gēnos, mēs taču esam spēcīgi visi. Spēcīgi kādā jomā? Es nesapratu jautājumu īsti.
Labi, es pārfrāzēšu, vai nav bail, kad nāksies doties kopā ar māsu slimnīcu? Nē, es esmu jau izārstēts. Man dakteris iedod lapu, es varu parādīt. Mēs ticēsim. Lapā ir rakstīts, ka var un drīkst strādāt zivju rūpnīcā, ja? Jā, bet es vakaros strādāju arī sēnes lasu, un tas daudz smagāk tāds, manuprāt, jo sēnēm viņām vajag tādu īpašu rūpību. Ja tu viņas tās nenorauj ar tādu maigumus un vēl kaut kas, tad vēlāk tas var neveiksmīgi asociēties tev ar kaut kādām lietām un vairāk vai mazāk. Un tad bija Anna vēl, ja? Tāda Anna bija, kas lasīja zemes. Viņa tagad ir man draudzene, bet es viņu neesmu redzējis 2 mēnešus, jo man liekas, ka viņai kaut kāda man nesaskanēja īsti. Bet es nezinu, jo viņa man neko neteica, viņa vienkārši aizteica. Bet tā nav tā Anna, kas ir Vitālijam sieva? Nu, tā bija tā Anna, jā. Kas ir Vitālijs? Vitālijs meklēja jūs te pagājušajā nedēļā, uzzinot, ka mums būs intervija. Viņš kaut kur te būs? Viņš tā kā gaida ārā. Es saprotu. Te ir vēl kāda īstaļa? Ir tieši jums aiz muguras. Man liekas, ka man vilcieni jāiesina. Uz vilcienu, jā? Uz vilcienu. Jūs varbūt pavadīt. Es būtu ļoti pateicīgs, ja jūs man pavadītu. Paldies jums par interviju, es tagad pavadīšu.